Jā. Čau! Čau. Šoreiz pie galda nevis dīvānā. Jā. Bet mēs pamainīsim mūsu setupu vēl. Mēs vēl augam, mēs vēl veidojamies, mēs vēl svārstāmies par to. Totāli. Ko un kā labāk darīt. Bet jā, šoreiz tāda reize, kad mēs esam nolēmuši saprunāties divatā. Kā jau minējām savā nedaudz haotiskajā intro epizodē, tāds formāts arī būs. Bet paldies visiem, kas to noklausījās. Jā, paldies visiem, kas klausās. Un, lai padod tādu heads up, mēs parunāsim par to, kā mums iet. Parunāsim, bišķīt pareflektēsim par sarunām, kas mums ir bijušas. Un mēs arī sociālajos mēdījos uzdevām jautājumu jums. Tā kā paskatīsimies, kas ir tas, par ko arī jūs paši svārstāties. Vispār es gribēju teikt tik jocīgi, ka mēs esam divatā. Es tagad jau nedaudz pieradu, ka mums ir kaut kāds vēl viens cilvēks pa vidu. Un tāds, tagad višķi citādāk, jo mums ir bijušas, jau sanāk... 3 intervijas. 3 sarunas ar citiem, un kopā jau 4 epizodes, un šī tātad būs... vēl ieskaitot mūsu mēnešu speciālu. Vienmēr sakot, vairākas. Jā. Vairākas ir pagājušas. Un jā, šī ir tāda pirmā pēc tā paša sākuma, kad mēs atkal esam divatā. Un ir tiešām jocīgi, jo tāds pieredums kaut kāds ritmiņš ir. Kā tu jūties pēc pirmā, var teikt, mēneša aizvadītā podkāstu vadītājas amploā? Ir forši. Zin kā, man liekas, tev jau arī tas pats ir sajūta, ka mēs esam kaut kur atpakaļ, jo mēs abas esam bijuši tajā formātā, bet ir citādāk. Un ir ļoti daudz labās lietas. Un man īstenībā tev arī bija pierakstīts jautājums par to, ka kā tev pašai ir tās atšķirības starp pakluso un tagad, vai tu kaut ko jūti? Jā, interesanti ir, un es tieši domāju, ka es nevienā brīdī negribētu tagad atkal atpakaļ to formātu, kas bija, jo tagad divatā tas ir citādāk, un mēs jau runājam, ka ir daudz bonusi arī tam, gan gatavojoties tām sarunām, ir sajūta, ka tu neesi viens pats, un ir kaut kā pat brīvāk, un nav tāds tik liels iespringums varbūt par to, ka ir gaidām tā saruna. Protams, ka mēs viņai gatavojamies jebkurā gadījumā, bet ir tāds, ja pēkšņi man būs kaut kāds mulsuma brīdis, tad zinu, ka Lelde būs, un viņi kaut ko varēs pajautāt. Ir tāda drošāka sajūta. Tā ir. Un kas vēl man ļoti patīk, tas, ka mums ir arī tie citādi skatījumi, jo ir brīži, kad tu uzdod kaut kādu jautājumu, man tāds, man tas nebija ienācis prātā. Un tas arī, jau klausītājiem, tas ļoti vērtīgi. Jā, un arī tad, kad cilvēki tā kā uzzināja par šo podkāstu un tad es vienam paziņām stāstīju, mēs būsim 2 sievietes, kuras runās, viņš tāds 2 sievietes. Tā aizdomīgi tā kā paskatījās, kas tur tāds? Viņam pirmais priekšstats, man liekas, bija tāds, ka būs nemitīgā kaut kāda vārīšanās par, es nezinu, sievšķīgas pļāpiņas. Es nezinu, kā to nodefinēt, kaut kāds stereotips par to laikam. Jā, ka tas būs kaut kāds sieviešu sarunas šovs, es nezinu, STV stilā, kur mēs tagad mēģināsim tādu dzelteno informāciju izvilkt no cilvēkiem. Absolūti nē. Pilnīgi kaut kas cits. Un, ja tā padomā, laikam, gan jau ir kaut kādi piemēri, bet jā, laikam nav daudz gluži šāda veida formātu podkāstos Latvijā. Es nezinu. Man liekas, ka mums ir tomēr kaut kāda tā sava veida niša ir, lai gan interviju vai sarunu formāts it kā nav nekas unikāls, bet jā, bet tā kombinācija savā ziņā ir, un es piekrītu, ka tas atslēgvārds ir Latvijā, jo skaidrs, ka ārzemēs ir vispār tā kā ne tas apjoms trūkst, ne tie formāti trūkst. Bet jā, man liekas, ka mēs esam atraduši savu, un kaut kādā ziņā manī arī ir bišķī tādas svārstības par to, kā mums īsti veidojas tās intervijas, un šo es tev neesmu teikusi, jo mēs īstenībā savā starpā arī norunājam, ka ir kaut kādas lietas, par ko mēs nerunājam, lai tas paliek podkastam. Un man pašai, es nezinu, kā tev, tāpēc es arī gribēšu paklausīties, kā tev ir, bet man arī procesā veidojas tas tā kā podkāstu koncepts, kur es gribētu, lai svārstības ietu, un kas ir tās lietas, par ko gribētos runāt, un tie leņķi. Un
Un es īstenībā sapratu, ka šis varētu būt rīktīgi, cerams, rīktīgi labs podkāsts kādam, kad viņš nonāk brīdī, kad viņam ir tās svārstības, un tad viņš var paiet cauri gan caur speciālistiem, ar ko mēs esam runāsim, gan caur personīgajām pieredzēm un bišķīt paklausīties, kas ir tās metodas, kas ir tās pārdomas, kas ir tie ceļi un paņēmieni un varbūt pieņemt sev labāku lēmumu tuvāk savām vērtībām. Jā, to gan es tev jau minēju, bet es ļoti baudu to tiešām tādu podkāsta veidošanās procesu. Skaidrs, ka var sākt jau ar tādu super skaidru mērķu un vīziju, un, protams, mums arī viņa kaut kāda ir, bet tas, ka tieši tajā procesā tu saproti, kā tad to labāk darīt un kas ir tas, ko mēs varam nodot tālāk arī citiem. Un arī es ļoti baudu to tiešām tādu lēnu augšanas procesu. Kas ir, ko es salīdzinot ar savu to iepriekšējā podkāstu pa kluso, ka es atceros, man tā kā bija ļoti svarīgi tajā sākumā, ka tur ir kaut kādi tie klausījumi vai kā, un es nenovērtēju tajā brīdī varbūt to tik ļoti, ka viņi tādi bija. Kaut kā varbūt virspusēji par to priecājos, bet sāku to novērtēt īstenībā tikai tad, kad tas beidzās. Tad tagad es tiešām priecājos un redzot kaut kādas tās pirmās atsauksmes, kuras ir no īstiem cilvēkiem, īstiem klausītājiem, un tiešām viņas nevajag simtiem un tūkstošiem, bet kaut vai tā viena no tā cilvēka, ka viņš ir veltījis tam savu laiku un varbūt kaut ko ieguvis no tā, vai devis iespēju noklausīties sarunu ar sev varbūt nezināmu cilvēku, tā kā īsti nezinot, vai no tā viņam būs kaut kāds ieguvums vai nē, bet kad dod to iespēju, un tas ir tāds tiešām, ko es novērtēju un izbaudu, un redzēs, kur mūs vēl tas aizvedīs, bet svarīgi ir nevis tikai tas, kur tas aizvedīs, bet kur mēs esam tagad, un kā mēs tagad varam to darīt, komunicēt, un iepazīties ar jauniem cilvēkiem galu galā arī. Jā, un arī tas process, kas man pašai liekas ļoti vērtīgi un ļoti īstenībā forši, kā mēs tam ejam cauri, ka, protams, ir kaut kādas lietas, kur mēs ejam pēc inerces, ka mēs zinām, kur taisot podkāstu, tur jābūt tam jāizskatās šādi, tur arī jābūt video, un tad mēs, piemēram, domājam par to, kāds mums tad būs tas video, kā mēs to setupu taisam, vai arī šodien pat. Vispār mēs bijām plānojuši filmēt dīvainā, ierakstīt dīvainā, jo tur liekas mīlīgāk. Jā. Un tad mēs sapratām, ka nebūs ar skaņu tik labi, kā mums gribētos. Un, labi, it's good enough. Daram tā, kā ir gana labi. Un bišķīt atmest nost to perfekciju. Atmest nost salīdzināšanos ar to, kā izskatās citi podkāsti, ko viņi dara. Un vienkārši izdarīt labāko, ko mēs tajā brīdī varam, un nenodarīt sev pāri ar kaut kādiem nevajadzīgiem pārmetumiem. Jā, šī tēma mums ir abām bijusi šajā laikā aktuāli, tiešām īpaši sākot. Un ir kaut kādas lietas, par ko es vispār nebiju aizdomājusies. Man likās, forši mēs tiešām sāksim tā vienkārši, bez kaut kādas tur vēlmes, ambiciozi izcelties uz citu fona. Bet, protams, ka tu sāc tomēr saliekot to visu kopā, salīdzināt, un tad tu ieej YouTube un ieliec to savu vienkāršo video, un tev tur, protams, blakus rāda tur tādu un tādu un tādu, un tad domā, pats vai tā kā vispār mūsdienās vēl drīkst darīt šādi? vienkārši. Jo, mums tas saturs, mums tiešām prioritāri bija tā vēlme radīt to saturu, lai kāds sadzird, lai mums pašām ir interesanti. Un tad pamazām mēs liksim klāt to, ko mēs varam, ko mēs spējam, un audzēsim, droši vien arvien labāks kļūsim, es ceru, kaut kādā ziņā. Visu tiešām tā pamazām. Mums nav tas koncepts, ka mēs sākam ar bliezienu, ka, te mēs esam, lūdzu, kur mūsu studija, būsim tādas un šitādas, un tad tur tas, kas man personīgi arī tā kā kaitina, kad es saprotu, ka, ir tas algoritms, kuram, diemžēl, dienas beigās mēs visi esam kalpi, tie, kas veido kaut kādu veidu saturu, un, saglabāt to balansu
starp to, kas tu pats esi un kas tad ir tas algoritms un kādu viņš grib, lai tu būtu, kādu viņš grib tevi veidot. Jā. Un par to ir baigi grūti noturēties pretī, jo es saprotu, ka ir kaut kādas lietas, ko varbūt ir vērts darīt. Ok, jā, mums ir video, jo jūs varat paskatīties uz mums tie, kas tagad tikai klausās. Bet jā, negaidiet tur, mēs esam Leldas mājās galu galā. Vienkārši. Tāds arī ir mūsu koncepts. Mēs esam vienkārši cilvēki, vienkārši sarunas. Un, turēties pretī algoritmam. Un man kā reiz bija sapnī tikko Kristīna Garklāva, sveiciens Kristīnai, jo viņai ir arī podcasts, un kur arī ir dīvāns, un tur ir jau viss kā video un kas. Un es tieši redzēju sapnī, ka mēs sēžam šeit, un Kristīna Garklāva ir tām durvīm. un viņai tur ir studija, kur ir 4 vai 5 cilvēki, kas tur grimē, tad tur ir video, tad tur kas pie skaņas sēž un pārbauda. Es nezinu, kā viņai ir realitātē, bet tā bija manā sapnī. Un mēs to savu galdiņu esam uzlikuši, un skatos to Kristīnu, vāc viņai tik daudz tie cilvēki, mēs esam divatā. Un pie viņas bija ieradies cilvēks, kas pie mums nāks uz sarunu. Tūlīt. Un es domāju, nē, pats. Bet arī no vienas puses tāds salīdzinājums, no otras puses tieši arī tajā pat sapnī nodomāju, redz, tur arī varbūt ir tā atšķirība. Visiem jau nevajag vienādi. Nevajag. Un man liekas, tur arī ir kaut kāds skaistums tajā autentiskajā, vienkāršajā, un tā kā tas ir. Un, centīsimies to turēt. Bet, ja mums pēc 5 gadiem būs afigēna krūta studija, neko darīt. Jā, protams. Un mēs apsolījāmies, mēs pielikosim mūsu tikko izveidoto Baimie Coffee profilu. Jā. Kur, ja vēlaties zietot studijai, sākumā varbūt kafijai, vēlāk varbūt studijai vai kādām tehniskām tiešām lietām, kurās mēs vēlamies ieguldīties un labprāt tiešām tie ir audio vai vizuāli pamazām uzlabotu to veidu, kā mēs te esam. You're welcome, bet nav obligāti. Un saturs mums būs bez maksas pieejams, es domāju. Jā, tieši tā. Un kā tu vispār jūties uzņemot tieši pie sevis mājās cilvēks? Šis ir ļoti labs jautājums, jo, piemēram, tad, kad nāk man tuvāk cilvēki, protams, ka tas ir vieglāk, vai ne? Bet, piemēram, arī par viesi, kas mums nāks, ar ko mēs runāsim pēc tam jau epizodē, man ir bišķi tā, man ir parasti vienkārši māja. Tas, kas ir ienācis praktiski klāt, ir tīrīšana. Katru reizi pirms tam ir jāstīra māja, kas īstenībā ir ļoti labi, jo tas pēc tam arī paliek man. Bet kopumā man šķiet, ka tas veido atmosfēru. Ja mēs tā nopietni runājam, vai ne? Un tā ir kaut kāda ielaišana telpā, kas nav korporatīva, kas nav sterila. Un man ir arī suns, kas gan jau arī dažreiz kādu suņu mīli varbūt atmaidzina vai varbūt kādu mazliet pabiedē. Bet kopumā man šķiet, ka ir ok. Kā tu jūties manās mājās? Es jūtos ļoti labi, jo man nav jātīra māja. Es vienkārši atceros to, kā tas bija. Man jau arī sākumā pa kluso bija mājās. Un sākumā tas bija forši, jo es jūtu, ka tie cilvēki arī atnākot atbrīvojās. Jo tu viņus ielaid savā vidē, kas tiešām nav vienkārši studija. Un studijas var būt dažādas, varbūt droši vien mīlīgākas un augstākas, bet jebkurā gadījumā mājas tas ir kaut kas pilnīgi citādāks. Un, man liekas, ka tā saruna arī attiecīgi var veidoties tāda jau tuvāka un intīmāka pat ar it kā svešu cilvēku. Tā kā tas ir, tas man patīk, un paldies, ka tu piekriti uzņemties šo lomu, jo, man liekas, tas tiešām ir patīkamāk tā atmosfēra kopumā. Un sunīts mums ir, un sunīt varbūt jūs kādreiz dzirdat fonā, tagad viņš kādreiz ir izgājis, bet, tas arī, man liekas, ir jauki. Jā. Kā tā. Sunīt mēs kādreiz parādīsim.
Jā, gan jau viņš man liekas, kaut kur jau tur ir nostaigājis garām. Es nezinu, viņš ir zemāks par galdu, tāpēc varbūt tikai aste vai ausu galiņi ir redzami, bet jebkurā gadījumā. Bet cik viegli tev ir vispār atrast laiku reāli podkāstam ikdienā? Nu, tu jau jūti, ka dažreiz ir vieglāk, dažreiz grūtāk, jo mēs esam tās, kas skaņojam laikus, un ar to manu darbu specifiku, kas nav normēts darbs, un kas ir arī tava darba specifika, man liekas, šeit mēs arī esam līdzīgi, nu, ka vienkārši ir tie brīži, kad sakrīt viss. Un tas ir izaicinošāk, bet es sev arī esmu nostādījusi to, ka šī ir mana prioritāte. Gal galā arī šādi projekti ir tas, kāpēc es aizgāju prom no normēta darba. Un lai gan dažreiz tas ieliek papildus stresu, ka tu bišķīt uztraucies, vai tu vari kaut kam sagatavoties, paspēt, varbūt kaut kas kādreiz ir jāpārbīda. Bet, manuprāt, tas viss ir tā vērts. Jā, es jau piekrītu. Un arī tas tagad ir pagājis tāds pirmais mēnesis, jau otrais mēnesis iet bez normētā biroja darba laika. Un dažreiz saprotu, diezgan haotiski mēdz būt tā ikdiena tomēr. Jo ir kaut kas, vēl jāmācās man viņu kaut kā strukturēt vairāk, jo ir dienas, kad es pieceļos, un tas, ka tie bērni ir jāmodina un jāved, tas vienmēr vismaz ir tas laiks. Bet ir dienas, kad jāiet uz skolu, un es saprotu, ka es vienkārši jau sāku gultā kaut ko strādāt. Tā kā neizdari kaut kādas tās lietas, ko tu izdarītu, ja tu iet uz biroju, kad tu, izdari kafiju, saģērbies un aizbrauc, bet ir, ka tu vienkārši sāc jau kaut ko vai telefonā vai datorā darīt, un saprotu, pats jau cik pulkstenis, es vēl joprojām gultā strādāju. Tad to es pieķēru arī, un vispār, kad tā diena tāpat aizpildās, un ja tu viņu kaut kā nesaplāno, tad viņi vienkārši aizlido un pazūd. Jā, tas ir ritīgi. Ir mierīgākas dienas, un ir tādas, kas ir, kad ir tāds stresiņš joprojām kaut kāds par to, vai es visu paspēšu, kā es paspēšu, vai es paspēšu sagatavoties arī podkāstam un visam pārējiem. Tā kā nav tikai ieguvumi, un es nezinu, ir ieguvumi daudz, bet ir arī haotiski katrā ziņā. Ir visam savas ēnas puses, un neko jau īsti nevar tā glorificēt. Bet es piefiksēju, kas man ļoti patika, ka tu strādā arī pastaigās. Jā, jo man tiešām ir grūti pavadīt savu tādu darba dienu tikai sēdus pie datora. Un tas bija tas, kas man ļoti traucēja arī biroja darbā. Un es zināju, ka es aiziešu no tā darba prom, ka es noteikti vairāk kustēšos. Bet tā arī ir gan kaut kas, ko es gaidīju, gan kaut kas, ko es negaidīju. Jo, protams, treniņi ir svarīgi, un skriešanas treniņi šobrīd ir prioritāte, plus tad pēc iespējas arī spēka treniņi vai velobraukšana. Un es biju kaut kā iztēlojusies, ka, es tagad tur pirmdienās, trešdienās, piekdienās vienmēr būs spēka treniņi, otrdien, ceturtdien, sestdien, svētdien skriešana, tad kaut kad arī velo. Bet tāpat ir tās dienas, kad nesanāk laiks tam treniņiem. Un skriešanas treniņiem es esmu ļoti paklausīga pagaidām, joprojām neesmu neko izlaidusi, jo man ir mērķis, uz ko es eju. Bet ar spēka treniņiem gan gadās tāds, kad es tieši pastījos, cik tad es esmu viņus tā kā uztaisījis, un tāds, man liekas, ka es vairāk trenēšos šajā jaunajā dzīves ritmā, bet kaut kur tas pazūd. Bet tas, kad var, iziet ar telefonu ārā un rakstīt ēpastus tādā veidā, vai gatavoties podkastam, vai es plānoju receptes arī staigājot, jo, man liekas, es jūtos nērti tikai sēžot, bet ir labs laiks, kāpēc gan to neapvienot. Jo tā vairs nav, protams, tāda pastaiga, kurā tu tikai skaties debesīs un vai uz kokiem vai kā. Jā, var iepauzēt un arī to darīt. Tā vairāk tāda darba pastaiga, bet vismaz ārā un kustībā. Kaut kā tā. Tas ir ļoti forši, ka var atrast lietas, ko apvienot. Un rekur atkal pieskaramies tam, par ko mēs esam daudz runājuši mūsu epizodēs par vērtībām. Jā, tā bija viena no tēmām, par ko mēs gribējām runāt, veidojot arī podkāstu. Kā tad saprast, kas ir tās tavas vērtības? Un
tagad ir sanācis šim tēmām pieskarties. Un vēl, kas man patīk, arī domājot par visām sarunām, kas mums līdz šim bijušas, ka ik viens cilvēks ir pieminējis tās svārstības. Tas vārds kaut kā iziet cauri tomēr. Un pašiem. Bez spiediena. Ja kāda kaut kā dabiski laikam sanāk, esam noķēruši to īsto nosaukumu sev arī. Kas tev ir kādas atziņas no epizodēm, kas mums ir ierakstītas? Nu, to, ka tiešām ik viens cilvēks savā dzīvē agrāk vai vēlāk kaut kādos formātos saskarās ar tām svārstībām dažādajām. Tad, vai nu kāds tiek līdz tam zemākajam punktam, pēc kura visu mainīja, bet ir, kas arī spēja apstāties jau laikus un nenovest sevi līdz tam tukšajam kāpam, kā Kristaps Reimans citēja. Ko viņš citēja? Aizmirsu tagad. Bet tas nebija viņa izdomātais citāts. Juris Rubens citēja. Jā. Tā kā tā, un man ļoti vispār patīk tie cilvēku arī pieredzes dzīves stāsti. Man liekas, ka tiešām no katra stāsta var kaut ko aizgūt arī sev. Jā. Un kā tu jūties pēc šīm sarunām, un kādas ir tavas, varbūt kaut kādas atziņas pirmās? Primāri jau baigi iedvesmojošs process. Tā kā satikties, parunāties, un īstenībā tas, kas mani savā ziņā pat pozitīvi pārsteidz, ir tas, cik īsā laikā dziļi mēs varam aiziet. Un visi, ar ko mēs esam runājuši, ir bijuši super atklāti, un par to es esmu ļoti pateicīga, jo nav jau viegli arī tā atklāties. Īpaši arī cilvēkiem, kas ir svešāki vai vispār pat nav satikti. Un man kaut kā, tā kā varbūt viss tiešāk no Santas sarunas, bet pastarpināt arī no Anetes un Kristapa sarunām, kaut kāda veida tāda apzinātība, būšana brīdī un novērtēšana, kas īsti notiek. Un es gan īsti neesmu vēl iegājusi tajā ritmā, ko Santa pieminēja par to kārtīgo apstāšanos un piefiksēšanu, bet es gribēju pieminēt, kas gan man ir riktīgi iegājies un ko es nošpikoju no Andra Ronimojas, kas ir treneris, viens no treneriem, draugs. Nav svarīgi, atkal nav svarīgi ielikt kastītē, bet viņš ar jauno gadu sredos sāka katru dienu, diezgan ar dažiem izņēmumiem, bet katru dienu piefiksēt kaut kādu labu, priecīgu lietu. Un par to arī uzrakstīt publiski. Un man tā šķita riktīgi forša lieta, un es to nošpikoju no viņa. Un es to nerakstu threados, es to pierakstu sev plānotājā. Es vienkārši piefiksēju, atzīmēju. Un tas, ko es esmu pamanījusi, ka man ar katru mēnesi tas saraksts paliek garāks un garāks. Un tad es arī tā savelkot kopā ar to, ko mēs esam runājuši arī šajos podkāstos, ka tik daudz, kas ir galvā. Un tas, ko mēs meklējam, to mēs ieraugam, un ja mēs meklējam pozitīvo, mēs viņu vairāk pamanām, mēs viņu vairāk novērtējam, un tas pats arī ir par negatīvo. Un tā ir tā kā, mūsu izvēle, kurā virzienā mēs skatāmies. Jā, man tās mazās ikdienas lietas, kuras piefiksēt, es to arī daru diezgan apzināti, jo tas ir tas, kas palīdz arī tikt cauri kaut kādām grūtībām dzīvē dienas beigās. Tad, kad ir kaut kas liels, varbūt, kas notiek, un tev šķiet neatrisināms, tev nav vairs īsti kam pieķerties, kā tām mazajām lietām. Daudz, kas ir tieši dabā, varbūt tiešām tādi dabas novērojumi. Un tagad arī darba pastaigās es tiešām vēroju, un arī skrējienos to, kā tagad tās katrs pumpuriņš atverās, un lapas kļūst zaļāks, un tiešām ar katru dienu zilās puķītes lielajos kapos, kas ir visiem telefonu galerijā. Un tas noteikti ir tā vērts un noklausīties mūsu iepriekšējās sarunas, lai saprastu, vai tiešām. Un, paldies tiešām ikvienam, kas arī ir noklausījies un atrakstījis kādu atsauksmi. Tas mums ir svarīgi tiešām arī īpaši sākumā sākot, un tad īsti nezinot, vai kāds klausās, vai kaut kas nodara, vai patīk. Tā kā, Un mēs arī vaicājām klausītājiem,
Kādas tad ir tās svārstības, varbūt, ko jūs esat izjutuši savā dzīvē vai izjūtat šobrīd? Nu, tur, ja godīgi, tur bija tik daudz atbildes, kuras mēs varētu izvērst jaunos podkāstos. Jā. Droši vien, ka tā arī darīsim. Varbūt varam kaut ko mēs nolasīt vai pieminēt. Es sākšu ar Instagramu. Jā. Un, manuprāt, tas interesantākais, kas iezīmējās, bija tas, ka tās svārstības cilvēkiem mēdz būt gan ļoti, kaut kādā ziņā praktiskas. Jā. Piemēram, palikt Latvijā, doties citur, strādāt jaunā profesijā vai tikai ģimenes vajadzībām, kur tuvojas bērnu kopšanas atvaļinājuma finišs. Ko tad darīt? Atgriezties tajā darba vietā, kur bija iepriekš vai nē. Un tad viņas ir arī tādas piesietas laikam, varbūt kaut kādā ziņā vai dzīves posmiem, kur pieņemsim hormonālās svārstības, kas arī ir pat tāds vārdu salikums. Vai arī, piemēram, novecošana. Īpaši ķermeņa fiziskā ķermenis vairs neatkopjas tik ātri, ka 40 plus mums jāpiestrādā. Un tad viņas mēdz būt arī tādas kaut kādā ziņā varbūt filozofiskākas. Piemēram, esmu maksimāli iedvesmojies un emocionāli hiperentuziastisks, bet fiziski netiek līdz savam haipam. Un Tik dažādas, un vēl es pieminēšu, šo es varu saukt ne anonīmi. Kaspars Verdens nedusmosies, bet es ar šo ļoti asociējos. Jā. Braukt downhill mačus, gravel mačus vai skriet takās, vai visu kopā. Jā, vāc uz ko koncentrēties no visa tā, vai ne? Vai ne? Ka tik daudz, kas patīk. Jā, tas tiešām tās svārstības var būt gan tādas emocionālas, gan tā kā pozitīvas arī, ka ir kaut kādas izvēles arī starp labām lietām, ne jau tikai... Tas nozīmē kaut kādu emocionālu lejupslīdi un pēc tam augšupēju. Bet jā, arī kur skriet dienas beigās vai ko braukt. Un tas man arī, mēs varam vēl paiet cauri trediem, bet kas man likās ļoti interesanti, ka tu pasaki to vārdu svārstības, un katram caur to savu personīgo pieredzi ir kaut kāda cita asociācija vai kaut kas viņam šobrīd ir aktuāls. Kur viņš tajā brīdī dzīvē ir. Jā. Un par novecošanos un hormonālajām svārstībām, es domāju, ka tas ir. Es tieši viena no manām draudzenēm bija ierakstījusi šo komentāru, un es viņai saku, un paldies par atbildi, tā kā te varētu izvērst vairākas epizodes, bet kopā, un viņa arī piebild, ka jā, bet ir tāda lieta, ka, saprot, mums abām ir, cik mums gadi? 36, 37. Jā, man arī būs 37 drīz. Un kad viņa jau ir vairāk, 10 gadu vairāk, un kad mēs līdz galam, lai cik mēs gribētu to saprast šajā brīdī, visticamāk, ka mēs to nesapratīsim. Protams, tā nebūtu arī epizode, kur mēs divi tā tagad runājam par novecošanos. To, ko mēs nezinām. Jā, mēs varam runāt par to, ka mēs, kā mēs jūtamies, ko mēs piedzīvojam, bet, teiksim, par to, kas mums vēl ir priekšā, nav jausmas, kāda būs tā sajūta, vai ne, to visu reāli piedzīvojot. Mēs, protams, varam izlasīt grāmatas un gatavoties, bet tas ir, man liekas, tas arī ir kaut kas tāds, kam tu nevari sagatavoties, tu vari mēģināt, tāpēc kā ar bērnu piedzimšanu. Jā. Tev šķiet, ka tu tā kā gatavojies, tu zini, bet tad, kad tas notiek, tas, kas mainās tavās domās, tavā galvā, tas vispār ir kaut kas neparedzamas un tiešām hormonāls. Hormonāls un katram individuāls. Jā. Nezini, kā būs tieši tev. Tā kā redzēsim, kā mums ies ar šīs tēmas apskatīšanu, bet kaut kad noteikti. Jā, un mums vēl threados arī parādījās diezgan daudz atbildes. Jā. Kas mums iezīmējās aiziet no labi apmaksāta darba, uzsākt studijas un sākt strādāt sev, regulāri ieņēmumi pret netik regulāriem ieņēmumiem. Tas ir tas mūsu aktuālās svārstības. Jā, vai kā autori raksta, vienvārdi sakot, uzdrīkstēties 40 gados apgriezt dzīvi kājām gaisā. Jā. Redz, par tiem regulāriem ieņēmumiem, un to es arī tagad izjūtu, mainot darba specifiku. Es sapratu, it kā viss ir saplānots, tā kā kad kuru rēķinu tur samaksās un tālāk, bet tad sapratu, ka dažreiz tie termiņi tomēr netiek ievērot, un tāds,
kā man tagad darīt, jāatcerās. Man tas viss bija nedaudz aizmirsies. Ja tu zini, ka, vienreiz mēnesī būs tā alga, un tad tur tas, kas pārējais ir, var tur aizkavēties, nekas tāds. Tagad es saprotu, man tomēr diezgan svarīgi tie termiņi. Tā arī ir tāda tēma, saprotams, bažas un svārstības. Jāplāno uz priekšu un ar rezervīti viss kārtīgi. Jā, tieši tu jau tā. noteikti to labi zini, tagad tev jau ir lielāka pieredze ar šo. Jā, es vispār domāju, ka mums ir kaut kāda finansiālo epizodu vajadzēs. Es patiešām gribētu arī kādu grāmatvedi parunāt par visu šo. Kā sagatavoties kaut kādām pārmaiņām, un tam jau nav jābūt tikai aiziet prom no darba. Bet tas finansiālais mums ir super klātesoša lieta, no kā nevar īsti nekādīgi izmukt. Tas ietekmē ļoti daudz dzīves jomas. Un arī, pieksim, tās pašas svārstības attiecībās vai, vēlme tās pārtraukt, kur bieži vien tas ir iemesls, kāpēc tas netiek darīts. Un, tur ir daudz. Droši varat mums arī varbūt atsūtīt viesu ieteikumus par šīm tēmām. Absolūti. Vai arī tēmas kā tādas, ko jūs gribētu sadzirdēt šeit vairāk? Jā. Un īstenībā tas, ko man arī iedeva šīs atbildes, ko jūs sasūtījāt, un paldies, ka jūs sasūtījāt, man iedeva to pārliecību, ka zem šī temata mums ir ļoti daudz ko rakt, un tas saturs ir iespējams pat vēl vairāk nekā man likās, ka būs. Jā. Tur ir ko pētīt. Jā, tajos trēdas komentāros arī šķiet bija par svārstības par attiecību pārtraukšanu ar, sauksim tos par toksiskām attiecībām, un es arī aizdomājos par šo tēmu, ka to ir tikai saprotami viegli izdarīt uz papīra, bet realitātē tas var būt ļoti sarežģīts process. Īpaši, ja tas ir tavs, ģimenes loceklis, vai ilgs draugs, ar kuru tu nevari tagad tā vienā dienā pārtraukt to visu. Un kā vispār rīkoties tādās situācijās. Jā. Tur ir daudz, kas tiešām daudz tēmu. Jā, un dažas mums ir vieglākas, un dažas ir smagākas, un dažas ir super specifiskas, jo, piemēram, viena arī, kas mums parādījās, bija katras grāmatas, rakstīšana un izdošana. Un gan jau katram savā profesijā arī ir tādi brīži, kad tu domā, vai šis ir tas punkts, kad es gribu, tā riktīgi ieguldīties kaut kādā lielākā lietā, varbūt pat nezinot, kāds būs tas iznākums un kur tas viss aizvedīs. Jā, tas ir, mēs noteikti vēlamies ar kādu aprunāties no rakstniecības industrijas pārstāvjiem un tekstiem, cilvēkiem, kas strādā ar tekstiem dažādos veidos, arī tos tulkojot. Un, tas ir tāds, ka tu ieguldi no sevis ļoti daudz tajā brīdī, un vai būs atdeve, to tu jau nezini īsti beigās, visticamāk. Jo redz, tagad mēs veidojam podkāstu, arī, protams, kaut kāds ieguldījums, bet tas nav varbūt tik liels kā izdot grāmatu reāli taustām. Es arī gribētu izdot grāmatu, bet es neesmu tam saņēmusies. Man atbaida šīs te visas, tas ieguldījums. Par ko tu gribētu grāmatu? Tādu līdzīgs kā tev uz galda, jā. Aha, ļoti bet, labi. negluži es kā pavārs lielais, bet vairāk ar to, ko es daru, strādājot ar bērniem. Runājot par maizes darbu, kā tev ir pagājis šis mēnesis tādā, tavā profesijā, ko tu dari? Vai ir bijušas kaut kādas svārstības? Es tieši gatavojoties epizodei uzrakstīju, ka man varbūt svārstības drīzāk ir kādas tāds personīgās, šobrīd tādas aktīvākas, jo darbā es pat tiešām jūtu, ka jau ir noķerts ritms, jau ir izveidotas attiecības diezgan stabilas ar vairākiem uzņēmumiem, ar ko es strādāju. Un man ir kaut kāda, joprojām ir hauss, protams, bet kaut kāda normalitātes ritma un kaut kādā ziņā arī paredzamības sajūta tajā ir. Tāpēc es pat teiktu, ka šobrīd noteikti piesaukšu tagad kaut kādu nelaimi, bet šobrīd profesionālā ziņā ir bišķi mierīgāk ar visu to, ka apjoms ir pietiekami liels. Kā ar citām svārstībām?
Tur, jā, es nezinu, es jau esmu kaut kāds mūžīgais. Man kā nāk pavasars, tam man visādas domas galvā, ko tur kā pamainīt un kuras vēlos būt un kas man ir svarīgi. Cik garas distances skriet vai pa citām tēmām? tur viss skaidrs. Vairāk pat kaut kādi sociālai aspekti un draudzības. Es biju šonedēļ izbraucu riteni ar savu, tā gribas teikt, senāko tuvāko draugu, Eģu, kuram arī podkāsts Zinātne vai muļķības klausīties. Tas Eģis. Jā, tas Eģis. Un mēs izbraucām ar Ričukiem, un mēs tieši runājām par to, ka mums tā draudzība tāda, ka mēs satiekamies tur aptuveni reizi gadā, bet tā ir kā būtu vakar satikušies. Un svārstības pat ir tajā par to, ka es īstenībā gribētu viņu satikt biežāk, vai šādus draugus un vispār to sociālo ielikt biežāk. Un tad svārstības par to, no kā es esmu gatava atteikties. Jo es nekad neesmu slēpus to, ka sociālais aspekts ir tas, kas manā dzīvē īstenībā cieši visvairāk. Lai es varētu būt treniņos tā, kā es gribu būt, lai es varētu būt ar ģimeni tā, kā es gribu būt, un lai man ir darbs un projekti un viss pārējais, un kas vispār nav maz, un tad ir tā, ka tās manas draudzības cieši. Un tas ir tas, kuras šobrīd svārstos, ka, un īstenībā, kas tad mums dienas beigās ir, ja ne cilvēki mums apkārt, un varbūt man ir tomēr no kaut kā nedaudz kaut kādos brīžos jāatsakās, lai nepazaudētu šo pusi. Jā, liekas, sportiski aktīviem cilvēkiem tas ir tāds bieži vien, ja tu pieturies pie tā sava treniņu grafika. Kad ir grūti atteikties no tā, lai gan varbūt tur tajā dienā tev ir uzaicinājums uz kādu foršu pasākumu, bet tu domā, tas tomēr labāk grib noskriet to savu treniņu, bet vai tiešām? Jā. Tur tas jāmācās salāgot, lai, tas ir grūti, tas tiešām ir tāds arī mūžīgā balansa meklējums. Nevis life-work balance, bet sporta un friendship balance vai kaut kā tā. Jā. Un mēs jau esam tajā individuālajā sportā. Jā, kur tur esi viens. Jā. Protams, ka ir kaut kādi kopskrējieni un sacensības un tā, bet tas nav tas, jo tas nav tas tavs treniņš. Jā. Tad tu arī atsakies no kaut kā. Tas ir tāds, es saprotu. Un par tām, īpaši tu strādā viens pats. Labi satiec tur savus sadarbības partnerus un visu to. Bet es tagad arī piefiksēju, ka nav tie kolēģi vairāk, tādi tiešie kolēģi. Un nav vairs tā sajūta. Es tagad piefiksēju, ka es daudz retāk esmu Rīgas centrā. Tik jocīgi bija, ka es vakardien tieši braucu. Un bija tāds jocīgi, tā kā es te vairs neju, jo kādreiz katru dienu pusdienas laikā izgāju ārā pastaigāties. Un tāds, it kā es esmu tik tuvu, bet tomēr šeit mūsu galā, mūsu Čiekurkalnā, neslēpsim, ir citādāk. Tad mazpilsēta. Jā, un tepat Mežaparks, Čiekurkalns, tepat vien tā kā vazājies tālākais līdz Miera ielai es tieku. Bet man patīk tā sajūta, ka man nav jābūt katru dienu tajā centrā, ka tu vari šeit tuvāk dabiņai, tu vari dzīvoties. Tev ir kaut kas tev pietrūkst no vecā režīma? Es arī piefiksēju, ka tā socializācija, es tieši atcerējos, ka mēs tur vienmēr darbā no rīta tur papļāpājām. Kaut kas tur ir, bet es nezinu, vai man tas gluži pietrūkst. Tā līdz galam jau laikam nē, bet tas vienkārši bija citādāk. Ka tev katru dienu ir tie cilvēki. Un, lai gan dažreiz besīgi, pats atkal būs jārunā ar visiem. Zini, tu gribi dažreiz atnākt un vienkārši pastrādāt. Bet nē, parasti ir tās sarunas un tādas tiešām tādām ikdienas jau dzīves lietām. Bet, man tas, laikam, nepietrūkst. Tagad man patīk tas, kā ir tagad. Bet vēl noteikti būs daudz atklājumu par to visu, kā to ikdienu veidot un darīt, un lai tas viss ir kaut kā ar kādu rezultātu un labu labsajūtu. Un kā tev pašai šobrīd ir kādas svārstības?
Jā. Nu, zin kā, ir kaut kādas svārstības, kas nav bijušas manas, bet citu cilvēku man līdzās, kas man varbūt ir ietekmējušas. Kas īsumā arī ir laba tēma. Jā. Jo pat, ja tu pats jūties pārliecināts par saviem šī brīža lēmumiem, jebkādās dzīves jomās, bet ja tev līdzās ir cilvēks, kurš ir svārstīgs, tad tev arī, attiecīgi, protams, tev arī tad ir svārstības. Kas nav tevis kontrolēts. Cik tās svārstības vispār ir kontrolējams. Bet, jā, kad tevi ietekmē citu cilvēku tāds svārstības vai tie lēmumi, ko viņi tā kā pieņem, varbūt vai nespēj pieņemt. Un tad tu arī dzīvo tādā neziņā nedaudz par to. Tās ir tādas, laikam, ar ko es esmu saskārusies pēdējā mēnesī. Un man ļoti nepatīk tā neskaidrības sajūta, kur es pati nevaru ietekmēt. Jo, ja tās ir svārstības manī, jā, tad es zinu, ka agrāk vai vēlāk tas lēmums kaut kāds nobriedīs. Bet, ja tās ir cita cilvēka svārstības, tad tas ir tāds sarežģītāk temats. Jā, tas ir tāds. Jā, un kurā brīdī tam ļauties, un kurā brīdī piesist kāju, vai tā kā tur jau tās rēģēšanas arī ļoti dažādas. Jā, kā tu tad dienas beigās ļauj vispār tam sevi ietekmēt. Jā. Tas atsaucās uz tām toksiskajām attiecībām. Nav gluži tas gadījums, par ko es šobrīd runāju, bet bija tajos komentāros, ka, ka tie citi līdzās cilvēki jau arī ietekmē to svārstību sajūtu, kā tu jūties. Ļoti. Tā kā tā. Un kā par tematiem? Tev pašai ir kaut kas, ko tu gribētu podkāstā laikā, jā. Es noteikti gribētu turpināt to virzienu un tiešām rakties vēl dziļāk tajā visā, kā man ļoti vispār interesē cilvēku stāsti, kā katrs no mums ir izveidojies un izvēlējies darīt tieši to, ko mēs darām vai ko mēs vēlamies darīt. Teiksim, arī Santas Liepas sarunā viņa minēja, ka viņa gribēs būt psiholoģija jau bērnībā. Jā. Un Kristaps gribēja būt šefpavārs bērnībā. Jā. Anetē sports arī ir bijis visu dzīvi. Un kaut kāds tas bērnības tā doma, kuru tu varbūt esi pazaudējis, un beigās tu pie viņas tomēr atgriezies. Un tas, man liekas, arī ļoti interesanti. Un arī tas, kur, piemēram, es tagad esmu, man arī ir bijis tā sajūta, ka, nezinu, es tur gribu būt žurnāliste, ja? Un, protams, šis varbūt var to tā saukt vai nesaukt, nekādu tur certifikātu žurnālistu noteikti neesmu, bet tas ir kaut kas līdzīgs. Kaut kāda saruna veidošana vai satura radīšana, pie kuras tu kaut kādā citā formātā varbūt atgriezies un saproti, ka jā, tas ir tas, kas tev patīk. Un arī tāpat ēst gatavošana. Tas arī ir no bērnības un kad kaut kā ejot cauri visādām citām pieredzēm, tu nonāc atkal pie tā, kas tev, ko tu biji jau sadzirdējis, izrādās sevi, kad tu vēl biji bērns. Jā. Kas tu gribēji kļūt? Par ko tu gribēji kļūt bērnībā? Vai par ko tu sapņoji? Zini kā, man nav tādas vienas lietas. It's fine. Jā, un tas man īsti, ja es esmu pilnīgi atklāta, man tas ir ļoti besīs, ļoti ilgu laiku, ka man nekad nav bijusi tāda, šī ir mana aizraušanās. Un es esmu ļoti daudz domājis par to, ka es vienkārši gribētu būt bijis kaut kāds skudru vīrs. Vienkārši džeks, kuram cepīs skudras. Jā, un tad viņš visu laiku to arī pēta, un viņš tur ir aizkapājies, un viņam nav lieki jādomā. Lai mainītu kaut kādu savu. Jā, protams, es to ļoti, ļoti vispārinu, un skaidrs, ka jebkuram cilvēkam ir pārdomas, un es domāju, ka arī brīdī, kad tu esi, piemēram, ieguldījis 40 gadus karjerā, un tad tu domā, tas ir viss, kas esmu, vai, protams, ka tur ir daudz dažādi jautājumi. Bet mani ļoti daudz ir nomācis tas, ka mani interesē nenormāli daudz kas, un katru brīdi kaut kas cits, un tad man ir bijis, nezinu, es atceros bērndārzā, es gribēju būt tenisiste. Jā. Nekad neesmu spēlējis tenisu, tā kā malacis liela, laba apņēmība.
Tad es gāju studēt žurnālistiku, jo man bija sajūta, ka es gribu būt pētnieciskā žurnāliste un vispār gribu būt kara zonās un vēl vis kaut kur un cīnīties par godīgumu un patiesību un atklāt visu, ko var atklāt. Un tad, kad es studēju, tad nebija pat Rebaltika, un es sapratu, ka man ar manu ambīciju pat nav kur strādāt. Jā. Kur tu studēji, starp citu? Es sāku studēt Vidzemē, Vidzemes universitātē, un tad es biju LU. Jā. Sociālo zinātņu fakultātē? Jā. Es arī tur studēju. Jā, bet es tad biju ar gadu nobīdi. Tā kā, un tur mēs pat uztaisījām raidījumu, mēs uztaisījām Kivī TV. Jā. Sveiciens visiem Kivī TV reportieriem. Un tur arī bija ļoti, ļoti interesanti cilvēki, no kuriem ļoti daudzi palikuši strādāt tajā jomā. Jā, tas gan. Tad man bija kinoblogera posms, kad tā kā man nebija nekas svarīgāks kā kino dzīvē. Tad viss kaut kas ir bijis. Tā kā arī tur fotografēšana un rakstīšana un vēl kaut kas, un kaut kā, tā tīri profesionāli tajā reklāmā, mārketingā es esmu bijusi visu šo laiku. Bet man tas besīja. Jā, redz, ir cilvēki, kas atkal, kuriem besīja tas, ka viņiem neinteresē varbūt kaut kā, ka viņi nevar atrast sev hobijus. Un ka ir grūti pēkšņi izdomāt, ko tu gribi darīt un kas tev interesē. Redz, cik dažādi. Tev atkal ir viņi tik daudz, un tev liekas, būtu viena lieta, tikai interesēs, būtu vieglāk. Jā, tu vari ieguldīties un tur sasniegt, ko tu tur gribi sasniegt. Bet skaidrs, ka tā zāle vienmēr ir citur zaļāka, un īstenībā jau mums jānovērtē. Vai tev ir šobrīd kaut kāds tāds aktuālā interese, kur tu gribētu iet dziļāk vēl? Es esmu sagatavojis dokumentus iesniegt studijām. Aha, ok. Tas ir tāds, liela pārmaiņa. Jā. Tu tagad neatklāsi kādu tēmu vai atklāsi? Es gribētu būt sporta psiholoģi. Ideāli. Ļoti labi izvēle. Es tieši gribētu iet endurance sportā. Super, izklausās tiešām labi. Jā, un man kaut kā liekas, ka tas arī kaut kādā ziņā pat no visām pusēm ir licies, lai saliktos. Un, ja mēs runājam arī par tām svārstībām, tad skaidrs, ka šis ir kārtējais brīdis, kad liekas, ka bļāns, un tas ir ļoti liels lēmums. Tas prasa daudz no manis, no ģimenes, no visiem iesaistītajiem, arī ar šo formātu, kurā gan grafiks ir nenormēts, gan ienākumi ir ļoti svārstīgi. Uz visām pusēm tas šķiet izaicinoši, bet vai tu tāpēc nedarīsi? Jā. Kad tad vēl, ja ne tagad? Tā kā vēl vismaz mēģināt. Tie jau procesā tad redzēs. Jā, un skaidrs, ka es arī vēl nekur neesmu iestājusies, bet tas ir kaut kas tāds, kas man stāv tajā prātā, ko šķiet, ka varbūt labāk tagad nevis vēl gaidīt. Jā, vienkārši jāklaus. Tu jau pati sapratīsi, ko es tev te varēšu padalīties procesā. Kā vai sanāks, nesanāks, vai kāda būs vispār tā virzība visā tajā. Jā, studijas tas ir tāds, par ko es, starp citu, arī biju domājusi. Vienu brīdi, kas bija tas posms, kad es par to domāju? Bija kaut kāds tāds dzīves lēmums, kas bija izlēmums, vai nu es darīšu to, vai es studēšu. Tieši pirms es birojā darbā aizgāju strādāt pareizi. Jo man likās, bija kaut kāds, man vajag kaut ko dzīvē, kaut ko jaunu, tādu vai profesionāli, vai mācīties. Un tas domāju, es iešu studēt tad vismaz. Es gan būtu izvēlēsies to pašu, kur jau es studēju, socioloģiju. Bet tālāk vienkārši augstākā līmenī, jo man arī interesē socioloģija joprojām. Tas arī ir kaut kas, ko mēs darām šeit. Jā. Kvalitatīvās intervijas, nevis kvantitatīvā pētniecība. Tas ir tas, kas man ļoti patika studiju laikā. Un, arī kaut kādā ziņā ir sanācis pie tā pieturēties. Un tā ir tā joma, kur arī es labprāt strādātu, ja būtu, pat es nezinu, ja vienkārši tā sanāktu dzīvē, tad strādātu. Jā, tā kā tas nostalģiskais studiju laiks mums šajā sarunā nedaudz sanāca atcerēties. Jā, sanāk atcerēties, un manuprāt, ir arī forši sev atgādināt, ka tā mācīšanās nebeidzās studiju laikā, un ka ir jau forši visu laiku kaut ko pamācīties klāt.
Tieši tā. Vai mums ir vēl kaut kas, ko mēs gribam pieminēt šajā mūsu solo duo epizodē? Mēs tā skatos tematos, mēs visu kaut ko esam izrunājuši. Viena lieta, ko es nepateicu, bet kas man šķiet smieklīgi, bet viena no atbildēm, kas parādījās redos, kur mēs vaicājām, kas ir aktuālās svārstības, viena cerams klausītāji, Santa rakstīja, ka viss iepriekšējais gads bija svārstības. Un, manuprāt, ir labi atzīmēt, ka ir arī vienkārši šādi posmi, un tas arī ir, un tā tas vienkārši ir. Jā, ka mainās viss, un droši arī pēc šīs epizodes noklausīšanās padalieties ar tām svārstībām, varbūt, kas jums ir bijušas tādas, vai tagad aktuālas, vai varbūt tiešām bijušas tādas visizaicinošākās kaut kādā savās dzīves laikā. Un, jā, mēs tiešām ar šo podkāstu, es nezinu, kaut kā mēģināsim normalizēt to, ka tas ir ok. Jā. Justies dažādi un ka tas ir, tās šaubas ir normālas, bet tām nav jābūt arī paliekošām un jā, ir iespējams kaut kā veidot to savu dzīvi tā, lai justos labi tajā dienas beigās. Jā, un tieši par to dalīšanos mums tas, ka jūs padalāties, iedod idejas gan ko saukt sarunām, gan par ko runāt, un skaidrs, ka jo vairāk jēgas jums ir no tā, jo mums arī ir priecīgāk un foršāk, tāpēc atgriezeniskā saite riktīgi laba, arī, nezinu, kaut kādas tehniskās lietas vai kas, šautauts Jānim Zilveram, es pamainīju Spotify aprakstu, uzrakstīju, par ko mēs runājam ar Kristapu. Jo viņš teica, es nezinu tādu čali, un es te neklausos. Tur bija uzrakstīts, kas viņš ir, bet iztrūka temati. Tā kā arī šādas mazas tehniskas lietas patiešām sūtat, mēs vienkārši kaut ko varam nenoķert vai nepamanīt. Mēs vēl mēģinām saprast arī to, kā labāk darīt, jo, kā jau mēs sākumā minējām par tiem visiem tiem algoritmiem, teiksim, ir kaut kāda, protams, tā algoritmu ABC, kurai vajadzētu klausīt, jo, YouTube'ā, piemēram, tur parasti ir tām epizodēm vārds un kaut kādi tie temati, un tad es arī domāju, vai mums tur to rakstīt klāt tagad kaut kādas tās tēmas iezīmēt nosaukumā. Saku, mēs to vēl reāli mācāmies, kā labāk darīt. Un jā, visi tie, bet man negribētos īsti kļūt par to podkāstu, kurš liek tos skandalozus virsrakstus. Klikbaits, nē. Jo, ir, tur tie, kur tie uz tiem coveriem uzliek ar lieliem burtiem. Un izrādās bija tā, vai kaut kāds tas. Viena lieta, kas mainīs tavu dzīvi. Jā, vai tur, es nezinu, Anete dzemdējas asensībā. Es jau beigās izgriezu to fragmentu, Bet tas bija vairāk vienkārši tiešām jauks stāsts. Bet, tie virsraksti, vai tur Kristaps stāvē pie kapa malas. Kaut kādi šitādi pilnīgi. Tā mēs nedarīsim. Kas neko nepasaka beigās par to epizodi, kas ir tikai kaut kādam garām gājējam. Jā, jo man gribētos, lai šo podkāstu cilvēks nāk arī apzināti. Protams, gribās, lai vairāk cilvēku viņu to pamana un redz, varbūt, ja viņam tas varētu noderēt. Bet tas ir tāds apzināti klausīšanās. Nevis, YouTube'ā kaut kāds tur, tas klikšķis un kaut kāds tāds... Jā, un man liekas, ka padaloties arī viens otram, pat ja jūs tur nešērojat publiski vai nevēlaties to darīt, varbūt kādam draugam varat nosūtīt, ja jums liekas, ka viņam varētu patikt. Un tāda no mutes mutē dalīšanās arī ir ļoti vērtīga. Un vai es gribēju teikt, vai tev ir kaut kas, ko tu pati gribētu vēl, kā saka, parasti viesim ieplagos šajā sarunā, vai Lelde, kur tevi atrast, kā pie tevis pieteikties, vai tev ir brīvas vietas tavā pašnodarbinātā statusā? Man ir plānotājā, es vienkārši ieliku uzlīmi nepiekrīt jauniem projektiem. Okay. Šobrīd es šajā. Bet nē, ar visu to, ja jau kādam ir tās nepieciešama zīmola terapija vai jebkas kā stratēģis var palīdzēt kaut vai nokonsultēt, var jau uzsist man ziņu. Es
gan es, gan tu, mēs jau visur parastajos Instagramos esam. Svārstības arī ir Instagramā, droši piesakojiet. Help, subscribe, vai kā tur jāsaka. Lelde var atrast arī Instagramā. Mēs esam svārstību profilā ielikuši mūsu abu Instagrams. Jā, tur viss ir salinkots. Jā, ja ir kāds individuāls jautājums. Jā, nekur jau mēs neslēpjamies. Stravā pat arī mēs esam. Jā, Stravā, tas ir svarīgi. Es dažreiz domāju, ka es tur daudz vairāk publicēju kā jebkur citur. Arī, jo tu pie tiem skrējieniem arī kaut ko parasti pierakst vai kādu bildīti sanāk ieliekt. Tas ir profils, kurā var visvairāk redzēt par ikdienu. Es gribētu arī noreklamēt sevi. Jā. Jebšu savus maizes darba pakalpojumus, kamēr podcasts vēl nenes šos lielos miljonus. Bet, es, kā jau esmu teikusi, es vadu ēst gatavošanas nodarbības bērniem. Var Instagramā atrast mazo pavāru skoliņa. Un vasarā noteikti būs daudz tādu, jo būs brīvlaiks, un mēs noteikti daudz darbosimies virtuvē bērniem, sākot no 5 gadu vecuma. Un tad jau maija sākumā publicēšu grafiku vasarai. Un arī, ja ir vēlme kādreiz uztaisīt bērnam, es nezinu, dzimšanas dienas ballīti ar kaut ko garšīgu, un starp citu ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem, kopā gatavošanu foršu organizēt vai kaut kā tā, droši arī var man dot ziņu. Ja ir laiks un mums sakrīt vēlmes un vērtības, tad varam saorganizēt kaut kā tā. Ļoti labi. Plāns vasarai gatavs. Jā, un par podcastu tātad piesakošanu ir iespējams Spotify, Instagramā, Apple podkastos. Ja vajag vēl kaut kur sakiet, es nezinu, kur vēl cilvēki klausās. YouTube, un Spotify un YouTube ir komentāru opcija. Un Spotify var ielikt arī zvaigznītes 5 ballu vērtībā, 5 ballu sistēmā. Redzēju, ka daži cilvēki jau ir novērtējuši. Paldies! Un, Baimie Coffee profils arī tagad mums būs. Klausīšanās brīdī jau būs. Jā, klausīšanās brīdī ir. Un tā kaut kā. Forši. Jā, nākamās sarunas plānojam atkal ar viesiem, un tad jau atkal iečakosimies divatā. Ja ir kaut kādas tēmas vai jautājumi arī tieši mūsu epizodē divatā, arī droši sūtiet. Jo man pagājušais kaut kāda draudzene arī minēja, ka Leldē vajadzētu vairāk par sevi pastāstīt, jo es pazīstu tikai tevi. Aha. Es domāju, ka mēs caur šīm sarunām jau lēnām arī iepazīsimies. Atklāsies pamazām. Jā. Ko kurš labāk pazīst, vai varbūt kāds nepazīst nevienu no mums. Ceru, ka ir arī cilvēki, kas no mūsu burbuļu tikai. Tā kā tā, pamazām mēs atvērsimies. Tālūk. Labi. Tad pagaidām tā. Paldies, čau! Čau! Tā. Speciāls video.